Radio 101. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. rūts. No ko, junior? Rūciens ir sācies? Skaidrs, ka ir sācies pilnā sastāvā un pat ar duksi šodien. Jā. Viņš jau tam tusētē. Nu, pilnā sastāvā mēs vēl neesam, ja mums ciemos vēl tikai būs pagaidām. Un atnākošie mums būs ciemos Ģirds Krūzmanis. Kas ir Ģirds Krūzmanis? Es domāju, ka ļoti aizņemts cilvēks. Jā, tas ir pirmkārt, otrkārt īstiem autosporta faniem, kas sakoši līdz mūsu autošosei, šis vārds ir noteikti ļoti, ļoti zināms. Un mums būs ciemos Gatis Dzeguze, kurš stāstīs, kā tu domā par ko? Par sieviešu dienu. Jā, konkrētāk. Sieviešu dienas rallija. Tieši tā, mīļie. Nu, ko par to, kā tad mums ar senioru gāja aizītajā nedēļas nogalē. Arī par to mēs ierūksim. Noteikti. Nu, ciemos mums ir Anta Jansona no Vess Motors, gatava runāt par jaunumiem no Vess Motors. Anta šovakar ir atnākusi kopā ar savu pavadoni, pārī. Nu, ko, un pašā izskaņā noteikti arī pastāstīsim, kur tad tie motori rūk šajā nedēļas. Jā, nu kaut kur vēl rūc. Skaidrs, ka rūc. Visu sezonu vēl priekšā, tu saka, kaut kur vēl rūc. Nu, bet jebkurā gadījumā pavasars pamazām sāk parādīties. Putniņi sāk čivināt, jā, un man, godīgi sakot, viens putniņš pačivināja, ka vakar Vess Motors autosalonos ir ieripojis kāds ļoti, ļoti gaidīts jaunums. Labvakar, Anta, stāsti mums, vai tā ir taisnība? Nu, tam putniņam noteikti ir bijusi taisnība, jo šodien man tas prieks paziņot, ka vakar mūsu abos Vess Motors autocentros ieripoja jaunās paudzes pilsētas crossovers RAV4. Tā kā, beidzot tas ir noticis un jaunais RAV4 ir klāt un pilnībā apskatāms, aptaustāms un izmēģināms dzīvē. Nu, tad arī to sāksim. Ar ko tad jaunais RAV4 atšķiras no iepriekšējā? Nu, jaunajā RAV4 ir iedzimināta jaunā Toyota filozofija un līdz ar to ir grūti saskatīt, tā teikt, līdzību ar iepriekšējā modeļa RAV4, gan no ārpuses. Un kas apliecina tikai to, ka jauns modelis ir pavisam jauna automašīna. Bet, ja runājam par izmēriem, kas jau ir tā teikt uzskatāmāka līdzība, tad jaunais RAV4 ir par 22 centimetriem garāks. Viņš ir piepūties. Jā, un 3 centimetriem arī platāks. Jā. Un arī tā klīrens ir palielinājies, tā kā tas ir augstāks. Un klīrens sastāv 18,7 centimetrus. Tas lēnām uz džipu sāk vilkt. Jā, ir uzlabots tiešām apvidus braukšanas īpašības. Un vēl kas svarīgi, tad jaunais RAV4 ir pieejams tikai un vienīgi ar pilnpiedziņu. Es to teicu, viņš jau kļūst pamazām līdzīgāk ar džipam. Vienmēr sakot, jaunais RAV4 kļūst gan platāks, gan garāks, gan augstāks. Okay, bet mani interesē kādas tādas jaunas, inovatīvas tehnoloģijas, kas ir iedzīvināts jaunajā RAV4. Tieši jaunās tehnoloģijas ir arī tās interesantākās, ar ko RAV4 pārsteidz. Un pirmā no tām, par ko pastāstīšu tuvāk, ir elektriski atverums un aizverams aizmugurējās jeb bagāžas nodalījuma durvis. Tas ir kā tad tas ir, tas ir tā, ka bagāžas nodalījuma durvis var atvērt un aizvērt automātiski, nospiežot vien pogu. Tad baigāt. Jā, un tavām vērtībām bagāžas nodalījuma durvis veras uz augšu, nevis uz sāniem, un tā aizņemot mazāk vietas. Un īpaši ērti tas ir atgriežoties ar iepirkumiem vai pārvadājot bērnu ratiņus, vai arī jebkurā brīdī, kad rokas ir aizņemtas, jo tagad RAV4 durvju atvēršana aizmugurē, jo nesagādā nekādu piepūli. Tev ir tikai jānospiež podziņa. Jā, tas ir pirmkārt vienkārši galvenais. Tas tiešām ir baigi noderīgi. Un vēl viena lietiņa, kas papildus šī funkcijai, ir opcija, ka var ieprogrammēt atmiņu, cik augstu durvīm pacelties, kas nodara, lai durvju atvēršanās augstumu pielāgot lietotāja augumam. Un tā. Super. Tas ir tieši tas, kas vajadzīgs. Un tas vēl nav viss, jo otrā tehnoloģija, ko vērts pieminēt, ir automātiski tuvo un tālo gaismu pārslēgšanās. Jā, kas nozīmē, ka ceļa vietās, kuras nav apgaismotas, automātiski tiek ieslēgtas tālās gaismas. Bet brīdī, kad automašīnai tuvojas cits transporta līdzeklis, auto to identificē un luktura automātiski pārslēdz uz tuvajām gaismām, līdz ar to pasargājot pretī braucošos no apzilpšanas. Tas nozīmē, ka es pilnībā aizmirstu par tādu lietu kā tālo un tuvo gaismu pārslēgšanu braucot ārpus pilsētas? Tieši tā, jo jaunais RAV4 to darīs tavā vietā, un tu nekad nevienu neapzināsi. Vispār, sakot, tas ir izcils pasākums. Man liekas, ka šī tehnoloģija, vispār viņa atvieglo braucēju dzīvi. Viennozīmīgi, arī, ko viņi dara, viņi stiprina drošību uz ceļa. Jo atzīšos arī, es domāju, ka visiem arī man ir vienkāršais neuzmanības, ja netīšām to aizmirst kaut ko, izsanāca apžīmot pretīm braucošo, jo pārāk vēl tu vienkārši pārslēdz šos tālās gaismas lukturus uz tuvajiem. Jā, tieši tā, man liekas, tas tiešām ir gadījies
pieejas ikvienam. Un arī nākamā tehnoloģija, par kuru pastāstīšu, ir vēl ciešāk saistīta ar satiksmes drošību, un tā ir sistēma, kas brīdiņa automašīnas šķērslo ceļa joslas. Tas jau pēc autopilota sāk izklausās tiešām ļoti interesanti. Un kuros brīžos tad šī sistēma strādā? Vispār šī sistēma tika izgudrota, lai samazinātu avāriju risku, ko izraisa sagurums vai iesnaušanās pie stūres. Un tās funkcija ir galvenā, un tā ir tikai viena - konstatēt, kad automašīnas šķērso ceļa joslas un ar skaņas signālu brīdināt vadītāju, jeb atgūt viņu uzmanību. Un papildus šim skaņas signālam, kas tiešām ir visai iespaidīgs, uz multimēdija ekrāna rādīsies dinamiskās vadlīnijas, kas akcentēs un ar palīgu līnijām norādīs tieši, kur atrodas sadalošās joslas. Un arī tas vēl šai funkcijai nav viss. Vēl viena funkcija, kas nāk ar šo kopā, ir aklā punkta monitors. Tā, un kas tad ir aklā punkta monitors? Katru dienu vadot automašīnu, arī tu un es un Oskars, mēs nokļūstam citu vadītāju aklajās zonās, bet viņi mūsējās. Un tā ir zona, kur tev blakus braucošās automašīnas nav redzamas. Tas ir kā kurai mašīnai, bet jā. Kas īpaši bīstam, protams, ir apsteidzot vai apdzenot, ka tuvojošais automobils nav redzams ne atpakaļ skata, ne arī sānu spogulī. Un šajā brīdī veicot manāru būs sekas, var būt patiešām bīstamas, bet šajā gadījumā tālāk nāk aklā punkta monitors, kas identificē automašīnu tavā aklajā zonā, un lai gan tu pats šo auto neredzi, uz sānu spoguļu iedegs un mirgo indikators. Un tā tev signalizējot, ka nedrīkst veikt, jo tavā aklajā zonā tuvojas automašīna. Bet šī ir pat tiešām noderīga tehnoloģija, kas atvieglo vadītājiem pirmkārt dzīvi, bet otrkārt tas pats galvenais tiešām palīdz braukt droši. Bet drīz būs vispār cik autopilots. Tas jau tuvojas Toyota, tuvojas autopilotam. Tieši tā tehnoloģijas ir galvenā lieta, uz ko attīstīties. Un īsumā tās ir arī galvenās tehnoloģijas, par ko gribēju jums pastāstīt. Tehnoloģijām mēs tikām plus-minus skaidri, tas ir tiešām iespaidīgi, bet no tehnoloģijām pārējām uz ētībām. Pastāst, ar ko salonā lepojas jaunais RAV4. Ārā viss bija apkārt, viss tas tā, bet tad arī tur jābūt kaut kam. Tieši tā, RAV4 lepojas ar klasē plašāko telpu aizmugurējiem pasažieriem un arī lielāko bagāžas nodalījumu tilpumu savā klasē. Bet, ja runājam par salonu eleganci, tad vēlos pieminēt, ka RAV4 ir tāds jaunums kā ādas apdara instrumentu panelim un arī durvīm. Iepriekšējā modelī tāda opcija nebija. Un ir dizaina elementi izmantojot karbonu. Un, protams, arī tādas jau varētu teikt, kā standarta lietas, kā ādas sēdekļi, ksenoni un LED lukturi, navigācija, jumta, lūka, sēdekļa, apsilde, klimata kontrola, kruīza kontrola, visu, ko jūs varat iedomāties. Ja? Un vēl daudz cits ekstras, ko šobrīd neuzskaitīšu, bet kas, protams, arī padarīs braucienu komfortablāku. Tu tikko ļoti precīzi pateici, tas viss tāds pierastas lietas, tas tad nekas jauns, nekas tāds vispār. Ja? Fantastiski, cik ātri tas notiekās. Kāds ir RAV4 degvielas patēriņš jaunā RAV4? Sāksim ar to, ka RAV4 ir pieejams ar diviem degvielas tipiem, benzīnu un dīzeli. Hibrīda modelis vēl šobrīd nav izstrādāts. Bet būs. Būs nākotnē. Protams, Toyota plāno to iedzīvināt visos modeļos. Un benzīna dzinējiem ir 2 litri un dīzeļa dzinējiem ir 2,2 litri. Un abi dzinēji pieejami ar manuālo un automātisko transmisiju. Un par degvielas patēriņu tad vidējais benzīna patēriņš abām kārbām ir vienāds. Tas ir 7,2 litri. Savukārt dīzelim patēriņš ir manuālai kārbai 5,6 un automātam 6,6. Tie ir ļoti labi rādītāji priekš tādu. Jau, faktiski džipi tomēr, jā. Un pats galvenais jautājums, protams, ir, cik tad jaunais RAV4 maksā? RAV4 cena ir sākot no 16,700 latu. Bet tiem, kas plāno iegādāties jaunu auto līdz 31. martam, esam sagatavojuši īpašu piedāvājumu luxury komplektācijai. Bet par to sīkāk, ja uzzināsiet atbraucot pie mums ciemos uz tuvāko Vesa Motors autocentru Ulmeņgatvē 125 vai Bērģos Rīgas Siguldas šosejā 2. Viennozīmīgi jābrauc pašiem, pamēģināt, pat pačamdīt, teiksim tā, ja pat priekšējais šis panelis ir ādas, un tad ir jāatbalst kaut to vismaz pačamdīt, kā tas ir. Jebkurā gadījumā, kā mēs dzirdējām, jaunais RAV4 vairs nav vienkārši tāds crossoverīts, tas ir jau tāds kārtīgi nopakots automobīls. Paldies tev, Anta, bet vēl pāris vārdi par to, kad es pagājušajā nedēļas nogalē biju uz Ralliju Sarma, un uz Ralliju Sarmas bija nevairāk mazāk atkal ar Toyota Hilux automobīli, ko es teikšu vienkārši ideālākas mašīnas priekš šādu pasākumu. Es domāju, skatīšanās šeit, gan strādāju tur, vienkārši nav. It sevišķi tajā brīdī, kad tu brauc pa, varēja nosaukt pa ceļu, bet
bet faktiski tas ir tāds kaut kas pa vidu starp asfaltu un bezceļu, un kaut kas nenoslēgāms, kur visi tur lēnā garā brauc, tur jau ceļš ir drausmīgs, ar bedrēm, ar kaut kādiem asfalta ielāpiem, ar visu, ko tu var iedomāties. Es vienkārši braucu. Ko viņi te visi velkās? Es nesaprotu. Kas nevar normāli pabraukt, teiksim, jā. Fantastiski šī sajūta ir. Un kas ir vēl, bet pat trakākais ir tas, ka es šo te nepilno 3 dienu laikā tik ļoti pieradu pie šī automobīļa, kad es tiešām jādodas uz salonu un dot atpakaļ, jā. Man bija Tagad jau tu stāsti manu stāstu par jauno Auris ar 1.4 turbo dīzeli un manuālo karbu. Es pat sociālajās tīklos atļāvos, Anta noteikti atcerās ielikt ziņu par to, ka vai es tiešām nedrīkst viņu paturēt vismaz uz kādu laiku, jo tik tiešām fantastisks mašīnas. Ap citu, senior, tu noteikti būs arī pamanījis, ka es uz ralliju Sāram devos ar jauno Auris, tikai šoreiz mazliet citas komplektācijas, un es pateikšu godīgi, šī jaunā ātrumkārba, kur priekš manis tik tiešām bija jauns pārsteigums, es pat nezinu, kā lai viņu savādāk nosauc, 7 pakāpju automātiskā pārnesuma kārba. Par to, cik liederīgi viņi ir, grūti spriest, jo pārsvarā pārvietojos ar drive režīmu, kas nozīmē, ka faktiski tā dinamika bija tik lieliska, ka es pat nejūtu, ar kuru ātrumu es šobrīd pārvietojos, bet skaidrs bija viens. Es jūtos absolūtā komfortā, tā ka mīļie tie, kas meklē komfortu, tad šis risinājums tiešām ir īstais. Jebkurā gadījumā ir jādodas, tā kā Anta teica, uz Vest Motors autosaloniem. Pirms jāpaskatās, tur ir piedāvājumi varianti, jeb kādi modeļi. Un vienkārši izbrauciet. Tieši tā, cik ilgi jūs skatīsieties uz tām mašīnām, iekāpjot un pamēģināt. Un cenas, kā mēs dzirdējam, nav kosmos. Paldies, Anta, vēlreiz. Paldies. Tiekamies nākošajā atkal šeit pat ar jaunu menu Vest Motors. Tieši tā. Nu ko? Seniori? Tu ko? Es neko. Redz kā, mēs par Sarumu, vai ne? Protams, par kaut kādu citu, galā centrālais notikums aizdītajā nedēļas nogalēs, tas ir viens no pēdējiem ziemas tādiem lielajiem mačiem, lielajiem puikām. Pēdējiem, bet viens no fantastiskākajiem ziemas ralliem, kāds vispār ir pieredzēts. Nav ko tur slēpt. Sarums rallijas Sniedzāna kungs, kā vienmēr, ar visu savu komandu bija ne tikai saorganizējis, bet arī sarunājis visu tā kā jābūt, tā kā katru gadu Sarumā ir sniegs, ledus, saule, spīd skatītāji, daudz sportistu, it sevišķi daudz. Ļoti pārpasīm sportistu. Kolosāls. Vienīgais, ar ko sportisti, manuprāt, pēc rallija Liepāja Ventspils nebija tā kā rēķinājušies un pie tā, atraduši, jā, kad ir, taču Sārmā ir kupenas, tur nedrīkst braukt no ceļa, nemaz. Tad varbūt uzreiz vērsim pie ragām arī ķeramies, uzreiz pie lietas. Rallija Sārmā 2013, teiksim tā, kopvērtējums. Rezultāti galīgā cūkā. Kāpēc uzreiz tā? Pirmais trīkēns manā redzējumā ļoti interesants. Kas mums tur ir? Krievs, lietuvietis un latvietis. Ja, tāda viedokļa, protams. Protams, gribētos, lai tā secība varbūt būtu otra. Bet līdz cieņa Aleksējam Lukjaņukam kolosāli braukšana. Viņš būs ļoti ātrs, vienkārši neķerams. Viņš Baltijā patreiz laikam ir ātrākais braucējs. Kā tev reizi pierādīja to, ka viņš šobrīd, kā jūs pamisējās, kāds diemžēl, lieliski, ka mums ir tāds braucējs mūsu trasēs, kā Aleksējs Lukjaņuks. Gandrīz Latvijas. Ir. Es tam citrālajā Sāram pārbaudīju arī Aleksēju Lukjaņu, ka latviešu valodas prasmes, tu zini, nav tik slikti. Arī viņš būs iemācījis viņam šo to. Vismaz noderīgi. Kā teikt, Rīgā neapmaldītos. Ļoti labi. Bet es attiecās uz rezultātiem, tad tiešām korekcijas. Vistrakākais laikam bija 8. vai 9. ātrākums. Pirmais ķeramies klāt neveiksminiekiem. Varbūt pieminam vēl veiksminieks par to Lietuvieti un Latvietu runājot. Tad redz, tā situācija jau varbūt ir tāda, ka Būtvils un Egle, tā trīniekā kopvērtējumā iespraucās tīri tādu gandrīz apstākļu skatības dēļ. Te pašā laikā, pēdējā laikā ar vien vairāk un vairāk gaisā virmo un apkārt runā šo te jau tik ļoti labi zināmo teicienu par to, ka rallijas godu vārds ir beidzies tikai tad, kad viņš tiešām ir beidzies. Tad attiecīgi groz to bildi kā gribi. Eglim, starp citu, pa ilgiem laikiem beidzot ir tās kārtīgs piedestāls un cepurnos. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Savukārt, ja mēs runājam par tiem, kuriem īsti tā kā nevedās ar tām gulbenes kupenām tik galā, un tie ir, piedod atvainot tādi uzvārdi kā Voribjovs, Feldmanis, Svīlis, Igauņi, Korga, Jēts, Plangīs, starp citu arī neskatoties to, ka tie visi ir ļoti ātri pat Grēzinam nepietika ar to, ka viņš... Godīgi sakot, par Grēzinu man ļoti liels škrobi. Kā viņam labi gāja. Viņš vispār šogad brauc fantastiski. Man patīk, kā viņš ir pacēlis ātrumu. Lūdzu, tad līdz ar to, vildīgās kopenes, gulbenēns, lidenie ceļi. Starp citu par Sarmas lideniem ceļiem runājot, senior, kāds ir tavs viedoklis? Un galā viss saka, ledus ir taču un paliek ledus, bet daudzi runāja apkārt par to, ka vienā brīdī slīd
slīd, otrā neslīd. Kas bija ar to lietu? Nu, godīgi sakot, grūti pateikt. Pirmkārt, manuprāt, diezgan spēcīgi tas tomēr varētu būt, kad ietekmē arī tieši šī te saule, jo tāds laiks, kāds viņš bija, tik fantastisks. Jā. Ceļš tad bija gatavots. To es gribu pateikt varbūt tiem, kas īsti varbūt to nezina, bet kas bija rallijā, ka tas nebija vienkārši dabisks ceļš šajos rallija ātrumposmos. Tas bija ceļš, ko Sniedzāns kungs ar visu savu komandu, un arī gan Vils Sniedzāns, gan Jānis Sniedzāns visu savu komandu gatavoja vairāku mēnešu garumā. Nedēļā pat vairākas reizes speciāli braucot, blietējot un gatavojot. Un tikai pateicoties tam, šis ceļš izturēja, bet saule dara savu. Tā pašā laikā ir vietas tādas, kuras vai nu pirms tam saulīt nav mazliet tur tā kā paspīdējis vai paspīdējis mazāk, un tur ir savādāk saķerā, kā tur, kur ir saulīt, tur ir savādāk saķer. Tad sakot, sportistiem bija ļoti, ļoti jāuzmanās, un tas bija viens no iemesliem, ko daži nesarēķināja un atradās. Jā, un tās avārijas, starp citu, lai arī diezgan saudzīgas un tādas mīkstas, un galā pa kupanu izdzīvoties, nu cik pat tās kāda varbūt liela, bet iespaidīgas, tad cik ļoti. Kā Feldmanis pirueti uzmet, tā kā, nu vienkārši, nu tā kā... Jā, nu, ja Feldmanis pēc piruetis vērš tālāk neko loģiski, diemžēl tad pirmajā dienā Acis Bruņnieks uzmet nemazāk iespaidīgi pirueti. Ja vispār Latvijas rallija čempionātā būtu tāda balva, kā, nu teiksim, kā lai viņi nosauc, pat es nezinu, sitien, izdzīvotāju balva, ja? Tad, man liekas, ka bruņiniekiem vispār abiem diviem varētu viņi iedot, bet no Acis, protams, bruņinieks izcēlās ļoti, ļoti iespaidīgi. Nu jā, bet ja tev pazustu bremzes vienkārši pēkšņi. Acis tā arī pateica servisportkā, ko man bija darīt? Protams, ka krāmēt, nebrauks taču taisni kupanā iekšā. Ja mēs, starp citu, aizskaram tempu par vientildu piedziņas automašīnu klasi, ieskaita šajā gadījumā, ļoti priecēja Ralfu Sirmača ātrums trasē, un to arī lieliski parādīja rezultāts finišā. Viņam arī godam izcīnīt uzvara. Es tomēr piebildīšu to, ka man ļoti priecēja tas, kad ir Emīls Blūms, kurš liek Ralfam Sirmacam braukt ātrāk un ātrāk. Emīlam arī savi kreņķi tur, tas rezultāts varbūt netik blīvs, bet tā pašā laikā nervus pakutināja, un galā Nauris Bruņinieks Liepājā Ventspils rallijā, atceramies kādu laiciņu atpakaļ, bija viņam tas trīnieks, un tā kā visi domāja, sakratība, pirmā rallija veiksmes, tad kā lai to nosauc, nekā nebija. Nauris tiešām ir piešāvies pie jaunās Ford Fiesta R2, arī šajā rallijā 3. vieta vientildes klases piedziņā, tā kā teiksim, Kristaps Feldmans arī ļoti labi, es domāju, nobrauc priekš savu otrā faktiski rallija mūžā, un tā kā viss ir kārtībā. Protams, ir šī problēma mums pilnpiedziņas klasē, jo šo braucēju mums tomēr, es domāju, tāda kārtīgi liela spits braucēja, tā kā mēs to sakām, tomēr ir salīdzinoši maz. Otrkārt, es nezinu, vai Jānim Vorobjovam ir jāiet uz baznīcu, vai vienkārši jau jāceļ baznīca. Es nezinu, kā tas ir vienkāršāk, bet katrā gadījumā, arī šoreiz pēdējā ātruma posmā ņemt un uztaisīt vāku, kur jau faktiski tajā brīdī bija stabila otrā vieta kopvērtējumā. Bet es pamanīju, ka tas ir šogad ziemas rallijos, tie pēdējie ātruma posmi ir tie izšķirošākie. Un kaut vai atceramies to pašu Alūksnes ralliju, kad Mārtiņš Svilis vienkārši jau gandrīz garantētā trīniekā, ņem un satais šmuci, ko tur vispār piebilst. Tā kā rallijas ir aizvadīts fantastisks, ļoti labā kvalitātē, par ļoti labiem ceļiem. Es pat nešaubos, ka nākošā gada rallijas Sārma būs vēl foršāks. Paldies tiešām Sniedzāna kungam, visā viņa komandai, un gaidām nākošā gada rallija atkal. Tieši tā, tagad mēs mazliet uzdancojam, un jau pēc brīža laižam tālāk. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Es ne tikai rūts, es tikko bļāvu. Mocīts ir piedarbināts un rūciens var turpināties. Tālāk. Ar prieku, es pat teiktu, godīgi sakot, ar lepnumu un pilnīgi bez nekādas ironijas. Absolūti. Mēs ik pa laikam runājam par to, ka Latvijā ir, jau pat teiksim tā, ļoti daudz tādai mazai valstiņai, profesionāls autosporta komandas, kuras apkalpo tā teikt eksporta preci. Ārvalstu braucējus, ne vairāk, ne mazāk. Kādu laiku atpakaļ tie bija tikai, Krievijas sportisti, bet tagad ir Ukrainas, Igaunijas un arī Lietuvas braucēji pie mums ir. Un viena no šādām komandām ir SRT, jeb Sports Racing Technologies, un vada šo komandu Latvijas autosportā, es domāju, ļoti labi zināms cilvēks, Ģirts Krūzmanis, un viņš ir mūsu šodienas viesis. Labvakar, Ģirt! Labvakar, čau! Es godīgi sakot, arī palasīju tavu autosporta sasniegumu tādu sarakstu, jo ne visu es zinu, godīgi sakot, jo vairāk ne visu atceros, teiksim, par to, ko es zināju, Wow! Zini, tas ir iespaidīgi. Ja es tagad mēģinātu to visu tā nolasīt, teiksim tā, tas, daļa no raidījuma būtu tikai veltīta tikai tām vienā. Tu pats vispār atceries visus savus sasniegumus tajā sarakstā.
Nu jā, ir diezgan daudz gadu tajā autosportā tā kā ieguldīt un attiecīgi arī ir sasniegumi, jā. Jā, bet tu atceries visus, vai tu tā apmēram tā? Nē, visi, aptuveni atceros. Klau, Dzird, kurš tad varbūt no tiem sasniegumiem, ja tituliem, tev varbūt ir tāds pats nozīmīgākais vai lielākais vai emocionālākais? Es domāju, ka tie noteikti ir, tie, teiksim, autosporta sākuma gadi, tas ir noteikti kartings, kur bija tiešām ļoti, ļoti tā jācīnās, lai varētu izcīnīt to uzvaru. Tā sīva konkurence, daudz dalībnieku, un tas bija tā ļoti, ļoti grūti un attiecīgi arī ļoti patīkami. Jā, un pēc tam tas aizgāja tā vienkārši tā, vai ne? Kā tu vispār, ar ko un kā tu ienāci autosportā? Tu tikko pieminēji kartingu. Jā, tā bija? Pirmā pat pirms kartinga bija tāda zelta mopēds, ļoti populārs Latvijā tajā laikā. Jā, un tad jau tika slīpētas tās kartinga trases un iegūti, tā teikt, daudz pieredze un attiecīgi tālāk. Tā kā bija doma motokrosā startēt, bet tas viss tā kā pārgāja tomēr uz kartingu. Es tam pārtraucu, redziet, kur tā atšķirība ir. Viņš slīpēja tā zelta mopēdā kartinga trases, es slīpēju kleist mežu, jā. Tāpēc es braucu rallijā, bet viņš brauc šosejā. Rekurtā atšķirība. Tu pats arī aizkārti, drīzāk, jo mēs tev varētu faktiski nosaukt par tādu tīrasiņu auto šosejas pārstāv, bet šobrīd ir sagadījies tā, ka Sports Racing Technologies tavs vadītā komanda, vairāk tā kā rallija nodarbojās. Kā tas nākas un vai nav bijis dzīvē, kā tu pats teici par motokrosu, vai nav bijis dzīvē kaut kāda situācija, ka tu esi bijis tik tuvu, lai pārkāptu kaut kādā pašā rallijā un tam līdzīgi? Jā, interesanti. Es esmu uzaudzis Strazdas ātrumposma malā, un visas manas pirmās, tā teikt, vistuvākās emocijas bija tieši no rallija, jo tad bija ļoti daudz treniņu tieši. Trenējās Strazdas dopā, trenējās PSRS izlase rallijā tur pa vairākām nedēļām, un tās, teiksim, pirmās emocijas man bija tieši no rallijiem. Bet tad man ir pa daudz bija vienkārši. Un tad man ir tā interesanti sanācis, es esmu no tā, teiksim, uzaugot pie tā ātruma posma, es esmu tomēr bijis tā kā visu dzīvi šosejas braucējs, un šobrīd atkal, es tā kā strādāju tieši tikai ar ralliju. Pa to spirāli viss notiekās. Bet, teiksim, tu sako vispār līdzi, kas notiek tajā pašā autošosejā tagad uz to brīdi? Jā, protams, tas ir man ļoti tūs sporta veids, un es skatos. Kas tur notiek? Kā tavā izpratnē, teiksim, mums tā attīstība notiek arī Latvijas autošosejā? Teiksim tā, ka nav viegli, jo tas prasa lielu budžetu, un šīs sporta mašīnas nav tās, teiksim, lētākās. Ļoti liels prieks, kad ir spēcīga vēsturiskā autošoseja šobrīd, un viņi ir tāda ļoti stabila un liela, teiksim, vērtība mūsu, teiksim, šosejas sportā, un tas ir ļoti patīkami. Starp citu, mēs jau atkal pārmetamies no tavas personīgās pieredzes uz tavu, nosauksim to par biznesu šobrīd, bet tā pašā laikā bez šīs tavas personīgās pieredzes un visas dzīves autosportā būtībā tas biznes varbūt nemaz nebūtu tāds. Jautājums tāds, lai darīt to, ko tu tagad dari, vajag, protams, ne tikai autosportas pieredzi, bet arī nopietni zināšanas auto būvēšanā, kā tādā, protams, sagatavot sporta automašīnas. Viņām ir jābūt pilnīgā, teiks kā kādreiz, ja tev pie stūres tur sēž komandā tādi čaļi kā Vasilijs Grazins un zinot viņu fāteri, es domāju, tur īsti neviens kļūdas nepiedod. Jautājums tāds, vai tad, kad tu pats brauci, tu arī būvēji savas mašīnas, vai tev arī bija kāds, kas būtībā to visu pasākumu uzrauga? Jā, pašos pamatos es esmu bijis pats iekšā visā tajā būvs procesā, un teiksim, kartingu es pilnībā pats sev skrūvēju, un attiecīgi pēc tam pirmās autošosejas mašīnas es arī būvēju, un tad, tā kā, tas manā skatījumā tas ir obligāti vajadzīgs, lai tas braucējs saprastu, kā tur, teiksim, ir tā uzbūve pamatos un kā tas viss notiek, lai varētu veiksmīgi izmantot tās mašīnas iespējas, jo bez tā, grūti. Bet, jā, tas ir gandrīz tāpat, kā mēs redzam reizēm bildēs vai video, piemēram, pasaules rallija čempionātā čāļi arī paši pārbraucinos, tur kaut kur lien iekšā, kaut ko skrūvē, kaut ko darās. Ticiet man, mīļie, tas nav tikai tā skatām, viņi kaut ko paķimerējās, lai parādītu, ka viņi kaut ko saprot, viņi tiešām saprot. Varbūt uzreiz tāds interesants jautājums. Es gan pašam Vasilijam Grazinam nekad neesmu pajautājis, bet cik daudz viņš pats orientējas, piemēram, šajā S2000 automašīnā, ar kuru viņš brauc, un vai viņš tiešām varētu kaut ko salabot, ja viņam kaut kas salūst? Tas nav viegli, un mēs pie tā strādājam, un ir
ir treniņi, kuros tiek atvēlēts laiks, lai šis pilots arī iepazītos ar kaut kādām lietām, kas viņam varētu būt noderīgas, teiksim, lai viņš varētu kaut ko pielabot. Jā, strādājam. Protams, šis šobrīd tehniskais zināšana līmenis nav tik augsts, kā es kā komandas vadītājs gribētu, jā, bet tas ir arī tāds uz ko tiekties. Tieši tā ir jautājums, pie kura ir vairāk tā kā jāpiestrādā. Kas ir Sports Racing Technologies? Kas ir šī SRT komanda? Pēc būtības šī ir tā pati autošosejas komanda, kura ir šobrīd vienkārši augusi un pieņēmusies spēkā un kļuvusi par komandu, kur šobrīd strādā rallija automašīnām. Bet tā pamatos šis te ir tas pats, tikai, teiksim, tā audzis un iekrājas zināšanas un palicis spēcīgāks uzņēmums, kurš šobrīd jau strādā jau veiksmīgi ar ralliju. SRT apkalpo tad šos Krievijas sportistus, jā. Kā tas vispār notiekās? Te vienkārši tā, teiksim, pēkšņi no Krievijas te vienkārši zvans vienā dienā, jā, mēs gribam pie jums. Kā tas notiek? Tas tāds mētiecīgs, teiksim, darbs. Kā tas notika? Tas parasti tiek plānots vismaz kaut kādu pusgadu uz priekšu, lai mēs varētu sagatavoties kaut kādam pasākumam, sagatavoties sacīkstēm, un tā zvans un uzreiz nekas nenotiek. Es domāju, vispār tā sadarbība, teiksim, kā viņi sākās? Pašā sākumā šo Krievijas, teiksim, sportistu, vai tas vien kopa vai to pašu Grezinu, piemēram. Kā tas sākās? Sadarbība sākās man esot autošosejā. Mums sāka interesēties braucēji no Krievijas, kur gribēja braukt autošosejā. Mēs arī veiksmīgi braucām autošosejā. Uzvarēja man pilots no Krievijas, uzvarēja čempionātu šeit. Un attiecīgi viņi ir tā kā jautājums bija, vai mūsu komanda varētu strādāt rallijā. Es ilgi nedomāju, es atbildēju jā, jo man tas bija pašam tāds liels izaicinājums un iespēja iegūt jaunas zināšanas, jaunu pieredzi, un tas bija tas sākums, un tad mēs tā kā sākām. Protams, tavas komandas pilots numur 1 jau vairāk kārt pieminēts. Šodien, protams, bez viņa mēs nekāda neiztiksim. Bet tagad tieši varbūt jautājums, redzīju, es jau pieminēju Staņislavu Grezinu, Vasiliju Grezinu tēvu, un faktiski drīzāk jau mūs interesē tas, kā notiek šis te gatavošanās process, šis te treniņu process, jo tie, kas varbūt zina Staņislavu vismaz pēc nostāstiem, ir skaidrs, ka tur cilvēks ir ļoti liela pieredze un tāda ļoti spēcīga domāšana šajos jautājumos vispār rallijā un autosportā kopumā. Kā tu jūties tur pa vidu starp tādiem cilvēkiem un kā jums tas viss process tur notiek, komunikācija un tam līdzīgi? Jā, ir patīkami strādāt ar profesionāļiem, un šeit ir ļoti tāda veiksmīga sadarbība, jo Staņislavs kā rallija čempions un pieredzējis ļoti braucējs, viņš redz to situāciju, tā kā pilnībā no rallija puses redz to pilotu, un savukārt es redzu šīs nianses, kuras tīri kā šosejas braucējs, kurš mēs saskatām nianses, kuras ir jāuzlabo gan tehnikā, gan braucējiem. Tāda veiksmīga sadarbība, teiksim tā. Tur ir parasti tāda, kā sauc to Krievijā, tas nacionālajā solbenosti. Tur vesels sērijas. Jā. Jo, teiksim, es arī pazīstu Krievijas braucējus un arī, teiksim, pat, kā pateikt, vecākās paudzes braucējus. Es esmu pietiekoši sens. Tā attieksme ir tāda, viņa tāda ļoti strikta, tāda ļoti kodolīga, pat ļoti pareiza tāda, jā. Mēs kā esam tādi brīvāk, tomēr visā tas vai kā tas tur ir? Tas aiziet kopā? Jā, ir brīžiem situācijas, kad vajag aizskaitīt līdz 10, lai tās emocijas, tā teikt, norimst un tad ķerties pie lietas. Protams, bet ar to jau, teiksim, tas sports ir interesants, kad ir jāspēj savaldīt šīs emocijas un jācenšas parādīt labs rezultāts, neskatoties uz kaut kādām emocijām, vai ir mērķis viens maksimāli ātri nobraukt, un tad attiecīgi jāstrādā. Visa komanda, protams, uz to strādā un strādā pilnīgi ik viens, cik cilvēki, cik es zinu, parasti rallija komandā visi ir pielikt pie darba. Tur nav tā, ka kāds sēž urbīt degunu un tam līdzīgi. Tas ir kā pilots brauc. Nē, tici man. Bet ir varbūt cits jautājums. Šobrīd mēs varbūt vairāk mazāk ar seniorus saskatām, piemēram, tās lietas, ar ko mums tiešām tā kā gribētos lepoties, un es domāju, arī tu pats un visu tavu komandu lepojas ar to, ka, piemēram, SRT komanda ir tā
komanda, kur Latvijā šobrīd vienīgā apkalpo, pirmā, teiksim tā, apkalpo pasaules klases, pasaules līmeņa S2000 automobīlu šajā gadījumā Ford Fiesta. Kā tas nākas, ka vispār līdz tam ir nonācis, vai tas bija tīri no pilota puses šāda prasība, vai jūs kaut kā saskaņājat to lietu, un kā jums līdz šim ar to mašīnu ir gājis, jo galu galā, ja par visu bija šī Lancer evolūcijām, es nezinu, ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā un vispār Baltijā var pajautāt, ko ar to mašīnu iesāt, tad, ar S2000 dampiem, nav īsti tik liels pieredze šeit. Kursos tu gāji, vai tu tur metod naučs no tika? Uz Ford rūpnīca, piemēram, brauc. Jā, mēs tā diezgan daudz laika pavadījām. Pirms šī sacīksta izgāja, šī automašīna izgāja pirmajā sacīkstē. Tas bija, manuprāt, 8-9 mēneši. Viņa bija jau pie mums. Tas nozīmē, ka izjaucāt pilnīgi un apakaļ salgāt kopā. Varētu tā teikt. Pamatā bija gan vairāk darbs ar dažādiem mezgliem, sapratni par to, kā viņi ir jāremontē, kāds ir šis te remonta process, kādas ir īpatnības, lai šī mašīna uzticami un ātri kalpotu. Bet atšķirās no, teiksim, protams, jā, tā ir, teiksim, tautā vairāk varētu, teiksim, saprast, ja es viņu salīdzinātu ar tādu mega A grupu, kas ir tāds auto, kurš ir tālu no N grupas, kurš prasa ļoti daudz uzmanības. Šeit visi mezgli ir speciāli būvēti, lai tā mašīna būtu sportam un viņa būtu ātra. Tā kā mēs esam ieguldījuši milzu darbu, lai teiksim, varētu profesionāli strādāt ar šo īstu sacīkšu tehniku. Tā kā tas ir prasījis no komandas ļoti, ļoti, tā teikt, daudz darba stundas. Mēs esam uzkrājuši ļoti daudz zināšanas, ir milzu daudz speciālie instrumenti un palīgi ierīces visādas, lai varētu strādāt ar šo auto. Tā kā, šobrīd es varu droši teikt, ka mēs esam izgājuši tādu skolu, kad es varu absolūti droši teikt, ka mēs varam pēc mēneša ar VRC tehniku strādāt, jo tiešām šī zināšana un pieredzes bāze ir uzkrāta strādājot, un palielam viņš ir tas pats VRC auto ar mazām atšķirībām. Ar mazāk bišķiņu motoru. Kaut gan motors faktiski drīz tāds pāris tilpum, tikai bez turbīnas, vai ne? Interesanti galviņi, bet vēl viena lieta, mēs ar senioru tā kā sakojam līdz rallija norisēm Latvijā un Baltijā un vispār pasaulē un Eiropā, bet redzīju tieši par Eiropu runājot, tad nav noslēpums, visi rūca šogad tieši par to, ka Liepājā Ventspils notiek Eiropas rallija čempionāta posms, otrais posms šogad pie pirmo reizi tik liela mēroga pasākums. Ja tā godīgi, tad tik liela mēroga pasākums Latvijā. Un te ir gan jautājums tavas komandas virzienā, jo kaut kā mums tur nesanāca. Mums likās, ka būtu tīri loģiski redzēt šo S2000 automobīlu uz Liepājas Ventspils starta. Savukārt mēs pāris nedēļas pirms Liepājas Ventspils redzam viņa alūksnē un jau pieminētais Vasilijs brauc, cik es saprotu, ar Mitsubishi evolūciju Liepājā Ventspils. Kā tas nāks, vai negribējās jums tiem Eiropas cilvēkiem, tiem Eiropas komandu večiem atrādīt to, cik jūs profesionāli varat strādāt ar tādu S2000 tehniku? Jā, šeit pilnīgi absolūti cita komandas stratēģija. Mums šī gada plānos neietilpst, ja mēs runājam par Vasiliju, neietilpst neviens čempionāts, bet mums ir vairāk kā 20 dažādas sacīkstas pieredzes un gadā vēl joprojām ir 12 mēneši, cik es atceros. Jā, es tikko arī pat sarēģināju ātrajā. Tā kā vadoties pēc šiem plāniem, mēs vienkārši izvēlamies iespējas un ar kādu auto, kur mēs braucam, un attiecīgi par cik mums bija prioritāte Zviedrijas VRC posms, un pēc alūksni šo S2000 mašīnu vajadzēja tā kā sagatavot ļoti garai un smagai sacīkstei attiecīgi, tad viņi tika gatavot, un mēs braucām Liepāju ar R4 Evo tā kā zinām auto. Pie tam ļoti forši brauc. Vienīgais jautājums, ko es šodien noteikti neuzdošu, tas ir par komandas budžetu. Pēc šī teika, ka tu 20 gadā, par komandas budžetu mēs nejautāsim, visiem viss skaidrs. Bet tieši par to pašu VRC Zviedrijas posmu. Jūs bijāt tur arī kā komanda, kā SRT komanda. Kā tas ir, pievērš ārpus Latvijas, pašai komandai tieši vērība, tur nāklāt jautā, kas jums tur, ko tur jūs zini jau? Kā tas notiek tā? Tā kā, manuprāt,
pirmā vairāk tādu žurnālistu, fotografu uzmanību bija, kad mēs aizbraucām uz Kipras sacīkstī pagājušajā gadā. Un tur tā kā bija nodibināti pirmie kontakti, un uz Zviedriju jau mums bija jau diezgan daudz, tā kā teikt, jau cilvēku, ar ko tikties un runāt un pārunāt. Tā kā, Jūs esat tajā burziņā iekšā? Jā, un jūs zināt? Jā, ir tā kā. Starp citu, gan jau, ka tu arī būtu, tā kā es pieļauju, ka tu esi lietas kursā, ģirt par to. Kāpēc tad, piemēram, mēs tagad skatāmies vairāk vai mazāk plus mīnus uz Latviju, bet tā pašā laikā arī, protams, uz visu Baltijas rallija, tā teikt, posmiem, kaut vai atsevišķiem vai čempionātiem. Un, kaut kā neredz tos pārējos, tos spicas braucējus no Krievijas, jo, te rodas pamatots jautājums, ja ir čaļi, kas brauc no Krievijas un tik tiešām dzied slavas dziesmas tai Latvijas organizācijām, tām Latvijas komandām, starp citu, par to es tev vēl pajautāšu, kāpēc viņi izvēlās braukt no Latviju. Kur paliek tie pārējie Krievijas spicas džeki? Lepnums neļauj viņiem atbraukt uz tejienu vai kur ir tā fīča? Jo mums jau gribas redzēt, ko? Mums būtībā gribas redzēt konkurenci, kārtīgu cīņu līdz pēdējiem metram. Pareizi? Jā, grūti pateikt. Es domāju, ka tas varbūt ir katra sportista, tā teikt, kaut kāds savs skats un redzējums. Es domāju, ka tie, kur ir šeit atbraukuši, ir ļoti patīkami pārsteigti par šo sacīkšu kvalitāti, un viņi brauc vēl, un to mēs redzam. Un tie, kas nav bijuši, es domāju, ka, teiksim tā, daudz jau, manuprāt, nav šo ātro braucēju, kur šeit nav atbraukuši. Viņi varbūt ir tur uz vienas rokas pirkstiem skaitām, jā, teiksim, runājot par Krievijas ātrākajiem. Bet, es ceru, ka jau varbūt jau šogad vēl kāds ļoti slavens uzvārds no šiem Krievijas ātrajiem. Tas nozīmē, ka Vasilijs brauc ar citu Krievijas čempionātu? Jā, Vasilijs pagājušajā gadā startēja. Šogad nē. Es domāju, ka viņš aizbrauc uz Krieviju, pastāst, tā būtu vārda reklāma, tā ir pat labākā reklāma. Tas gan, jā. Tieši tā. Teiksim tā, es arī pajautāšu tavā vietā par to, man arī niezmēl pajautāt, jā, galā. Kāpēc vispār Krievi izvēlas tās Latvijas komandas, teiksim, jā, kas būs tad, ka viņi paši samācīsies, teiksim, jā, mēs meklēsim tā kā, jaunu griezienā, kā tas viss tas process notiek, tu esi iekšā, tu redzi. Es domāju, pirmām kārtām šeit ir svarīgi tas, ka šeit ir labas sacīkstes, kvalitatīvi organizēti pasākumi, un šis ir galvenais tā kā teikt, magnēts, kas pievelk šos braucējus. Protams, mūsu infrastruktūra, trases, daudz visādas mazas trasītes, lielākas trasītes, iespējas domāt par treniņiem, un, vērojot, teiksim, tā darbībā Krievijas komandas, mēs tomēr varam redzēt, ka tas mūsu komandu šis te pedantiskā attieksme pret to, ko viņš dara, ir saskatām. Un es domāju, ka, teiksim, cilvēkam, kurš vēlas saņemt labu rezultātu, viņam ir ļoti svarīgi, viņš paman šos sīkumus, kā, teiksim, strādā tāds mehāniķis, kurš ir izgājis kaut kādu apmācību, un viņš ir gatavs tam darbam, viņš ir domājis par to, viņš ir sagatavots. Nevis vienkārši cilvēks, kurš kaut ko paskrūvē. Tieši niansē, to ir pilnīgi taisnītais niansē. Jā, tieši tā. Tāds baigi konkrēts jautājums ir. Šogad uz VRC jūs brauksiet? Uz kādu no VRC posmiem? Jūs bijāt no Zviedrijā, bet... Somijas posms mums ir kalendārā. Mums būs formas, vai braukt uz Somiju un turēt par savējiem. Grēsnieks galvā gan ir tagad mūsējais. Protams, viņam pat Latvijas karoks ir logā. Ir. Laikam, ka viņš brauc uz lieliem ralliem, laikam tomēr nav. Jā, cik es saprotu, tur ir Krievijas karoks. Tur ir braucēji valsts. Šeit ir FIA noteikti. Jā, tieši tā. Pasaules čempionātā ir nevis licences, bet braucēji karoks. Jā, tieši tā. Ko? Es domāju, mēs varam uz šīs, kā mums kolēģi sāk par šīs pozitīvās nots, jā? Bet ir arī pozitīvās kolēģi, ir arī nots. Es galvenokārt gribētu pateikt lielu paldies. Gribētu pateikt paldies SRT komandai un tev personīgi par tādu braucēju atvešanu līdz mūsu Latvijas tādēļ rallija trasēm. Un mēs tiešām novēlam to, lai šādu braucēju būtu gan vairāk, un lai arī ilgāk viņi šeit uzturētos. Tā kā, lai jums izdodās, turiet būru un... Tur rezervas riteni. Tieši tā, lai būtu un tiekamies rallijos. Okay, paldies mūsu skatītājiem, līdzjutējiem. Paldies! Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts.
Nu, ko mēs ar senioru rūcam, bet īstenībā dziļi sirdī mēs nevaram sagaidīt vienu ļoti maģisku datumu, kad no sirds varēs izklausīties un pavasaris būs sirdī. Un runa, protams, ir par 8. martu. Viņš gan mums iekrist arī nākamās nedēļas raidījumā, bet, kā jau es teicu, nevarējām nociesties un tā. Jā, ir tā viena diena gadā, ir tas 8. mārts. Es domāju, ka 99,9% vīrieši. Es tā teiktu. Visi gribētos jau gan, jā, bet vīrieši noteikti beidzot atceras, ka mums blakus ir kas? Mums ir blakus daļais zīmols. Tieši tā. Man uzreiz prātā ir tāds klasiskais 8. marta komplekts, kā kādreiz bija. Sarkans stulps, šampānietis, padusē melams un tortu otrā rokā. Vienkārši. Bet kaut kas foršs visā tajā, ir tomēr. Un lai kā tur nebūtu, bet šis padomu laikos ieviesais pasākums ir izdzīvojis tos visdažādākos uzbrukumus savā laikā un tā tālāk un ieņem stabilu vietu svinamo dienu skaitā. Bet ir džeki, kuri izdomājuši šajā dienā mūsu meitenes un dāmas iepriecināt citādā veidā. Un par to mēs šodien jautāsim šī īpašā pasākuma organizatoram Gatim Dzagusam. Vakar, Gati! Čau. Vakar. Tātad, 8. marta jeb sieviešu dienas rallijas. Tu esi šī rallija direktors. Tad stāsti, kas tas ir par pasākumu. Jā, tieši tā, kā tu pirmīt minēji, kad pasākums, kas bija stabils, bet viņš jau ir vēl stabils, tas ir sieviešu diena. Itālijā vēl joprojām svin, un tāpēc mēs arī tā izdomājam, ka tādu foršu pasākumu, un kā redzam, jau ir ieņēmis tādu lielāko pasākumu, tādu stabilu, teiksim, lielāko pasākumu Latvijā. Jau ir aizgājis tāds... Vismaz dalībnieku skaitu ziņā, man liekas, pilnīgi noteikti. Varbūt pastāsti, Gati, cik sen atpakaļ un kam vispār ienāca prātā šī ideja? Vai tikai nesaka to, ka tas bija tā vienkārši nejauši. Viens pats sēdēja un izdomāja. Gan jau, ka tur ļoti daudz cilvēku bija visā tajā lietā iesaistīti. Es tulīt uzdošu jautājumu. Taču, man liekas, ir kas... Pirms manī vēl taisīja vienu ralliju. Jā, Timrotu bija kaut kāds, jums kaut kas nebija savā laikā? Ar Timrotu mums ir bijuši ļoti daudz darīšanas manā iepriekšējā dzīvē. Un tagad tu man jautā par to, ka mēs taisījām ralliju kaut kādu? Kaut kāds sievietēm, bet tas bija ļoti sen. Es domāju, ka tas drīzāk bija Pauls Timrots, kas taisīja to. Un tad man patiesībā viņam jāprasa, vai es gadījumā tur ar kaut kādā veidā nepiedalījos. Kā tu vari aizmirst? Man ir diezgan daudz gadu. Mums ir uz ko atsaukties, jā, tas tā arī bija, kad tāds kalendārs, kur ir iezīmēts visi svētki, kas ir oficiālie, kur jāliek karogs, ir un arī neoficiālie, kas bija aizmirsties svētki. Foršie svētki, jā. Un pēc tā kalendāra es kā pasākuma organizators tā skatījos, ko varētu darīt, un tā ierāds prātā sieviešu rallijas. Ko vārds vienkārši tā? Tā vienkārši lasot kalendāru, ieraudzīja 8. martu. Un tad iekrita tieši sestdienā, un tad vajadzēja taisīt. Ideāli, bet cik sen apakaļ tas bija? 5 gadi. Jā, 5 gadi. Cik pirmajā rallijā bija daudz šo dalībnieku? Pirmajā rallijā, te gribās teikt, paldies, tur jau tā reklāmas kampaņa nevajag baigi lielo, jo sievietes, ka viņas kaut ko izdomā, tad tas ir, tā kā mājās, Man liekas, tā ir vienīgā diena gadā, kad ar bērniem mājās paliek fāters. Mēs par to viņas cienām. Protams. Tā, ja jākrāso šis tāpēc, tad jāpārkrāso. Jābrauc rallijā, un tā arī tāpēc ir tik viegli, kad sievietes viņas izdomā, tad viņas ir. Bet cik bija pirmajā rallijā? Pirmajā gadā bija 76 ekipāžas. Un šogad? Un tad pa 100, tad pa 150, un šobrīd ir 370 ekipāžas. 300 pāri ekipāžas. Tas ir sarežģinām vismazāk. Jā, tie džeki, kas klausās, tad ekipāžā ir 2 meitenes, jā, sievietes. Pāri pat 600 meitenēm, tur ir jābūt. Es vairs nevaru sakoncentrēties. Paga, jābūt. Viss, 8. martā mēs skaidrs, kur mēs būsim. Labi, tāds cits jautājums, teiksim, džeki, starp citu ekipāžā nedrīkst būt, kaut kā, piemēram, bagāžniekā noslēpties tur, tu zini, čukstēt, kur kas, ne? Nevar? Nevar. Mēs pirms tam pārbaudām, un kā paši arī dāmas ir ļoti godīgi, viss uzvedās, un visu ievēro, un tā dienai veltīja tikai sievietēm, un džeki paliek vienkārši gaidīt viņas finišā. Un pēc tam, malīt kā vienmēr vieglāk ir braukt nekā gaidīt. Un pēc tam viņas turpina nest uz rokām. Bet es arī tā domāju, Džeks tur būtu līdzi, viņš pēc tam,
No, ko, jā, viņu apsveikt kā sievieti. Neviens čeks to negrib. Vai to varētu izturēt? Bet jautājums par tādu citu tēmu. Nu, lai kā tur nebūtu, Daļais Simons, protams, vienmēr prasa tādu īpašu sevišķu attieksmi. Nu, tam būtu jābūt, jā. Kāds ir tas, teiksim, tā sieviešu dienas rallija, tas specifiskais moments? Kas varbūt ir tāds savādāks nekā, mēs zinām, ir orientēšanās rallija, jā? Ir tam līdzīgas lietas. Kas dāmu rallijā ir tāds specifisks un interesants? Šitas ir ļoti labs jautājums, jo pirms tam es nevienā rallijā neesmu piedalījies. Un arī nevienreiz organizējis, protams. Nevienās organizējis, ir visādi turismu rallija, vēl ģimenes, pēc tam jau tapa ģimenes rallija. Foto orientēšanās rallija. Jā, bet kaut kas bija agrāk, kaut kas bija vēlāk, bet neko nezinu, kāds tur notiek. Mums ir no pašiem sākumiem, kad mums ir leģenda, īstā rallija leģenda. Un finišs, tā kā foto tur izliks kaut kādas bildes, vai arī zinām vieta, kur jāizbrauc. Mums ir pēc leģendas. Aizbraucot, dāmas ierodās, dabū konvertu, izlasa noteikumus un jāizpild uzdevums. Tāds team buildings, divatā pilda, izpild uzdevumu, tiek ieskaitīts laiks klāt. Dodās uz nākamo punktu. Dabū nākamo leģendu un šitā te ceļo. Sakot, tāds klasiskais normāls rallijas, bet, godīgi sakot, jautājums ir tāds, vai pa šiem gadiem, ir bijuši kuriozi, 100% bijuši, tā, klasiskā blondīte. Ir, kāds kuriozs, teiksim, aprātā tāds. Laiks mums ir daudz. Nav bijis jābrauc meklēt, pēc principā zvans. Es nezinu, kur es esmu, bet tāds liels koks. Kaut kā tā. Jā, ir mums šitādi bijuši, kad zvana, tas ir ritīgi. Mēs arī uzrādām telefonu, palīdzību dienas. Mēs pat liekam arī trasē cilvēkus, kas vēl kārā, kas arī netīšām ieslīd. Un viens no labākajiem kurioziem mums ir pat tehniska apskata, ka pārbauda riepas, apskatās gaismas, visas logu šķidrumus, pat CSDD mums nāk palīgā pārbaudīt tādu sīki nepieciešamās lietas. Un ir pat reģistrācijā bijis, ka pirmā, ka iebrauc reģistrācijā, un mums viss notiek Rīga plazā, pazemes stāvokļā, kas ir apakšā. Pirmā dalībniece, kā brauc tehnisko tā, stāvā iekšā, un korķis tā kā šeit bija. Tas ir tas labākais. Viņa sanervozējusies bija noteikti vajag. Rallijas. Protams, mandrāža, kā tas savādāk. Bet ir tā, ka mums ik pa pusminūtē laiž meitenes ārā, tad atkal nāk meitenes iekšā. Pat nemāk no Rīgas izbraukt. Tā kā nāk apakaļ palīdziet, vismaz tik no Rīgas ārā. Tādi bija. Tā jau vieglāk, jā. Klausies, bet mēs vienmēr esam bijuši tajā lielā rallija. Nē, vēl bija labais kurios, labākais pagājušā gada kurios. Meitenes hop, izlec ārā, veik kontrolu punktu un paliek atslēgas iekšā un izslēdz sev ārā no mašīnas. Un duris aizslēdzās. Visi viņus veiksmīgi izpildījuši. Ārprāts. Un tiesneši mums, kas ir laika tiesneši, ir 4x4 džeki, kas tie, kas offroadā. Jā. Tie tagad no džipiem sabraukuši, un tur visu kontrolē, un tagad meitenes prasa, ko ātri, palīdzēt, kā var tikt iekšā. Viens tā jokojoties izvelk, tad lielāku džipu atslēgu iedod. Paldies, aiziet un izsit logu. Ārprāts, cik ļoti viņi gribēja uzvarēt. Kāpēc to atslēgu atmet apakaļ, visu paldies, veči un dodās tālāk. Tas ir kronis. Pa šo te momentu tas nav tikai blondīniem, tas arī man ir bijis, jā. Bet es tev iesāku to tēmu par to, ka mēs senior tajā lielā rallija virtuvēs un pabijuši. Mums ir skaidrs, kāds tesiens īstenībā ir jau pie 100 ekipāžām. 300 pāri ekipāžām. Nav tā, ka pirmā ekipāža jau ir beigusi rallija, kamēr pēdējā tikai startēja. Kā tur ir īsti ar šito lietu? Kā jūs varat pacelt tādu apjomu? Jā, esam daudz pie tā strādājuši. Nesam pat tādu vienīgie, man liekas, kas mums ir pirmkārt uz svītra kodiem. Pat šitā. Pat svītra kodiem meitenēm ir iestrādāts svītra kods. Kur tas ir kaut kur aiz ādas? Nē, tas ir tā kā čipkarte. Jā. Savā kontrola kartē svītra kods. Un katru reizi viņas tiek reģistrētas, kur aizbraucot. Cik tā kā veikala. Nav tā kā lielajā rallijā, tur raksta ar flomas. Nē. Viss elektroniski, kad viņā noskaita. Pēc tam Excel saliek. Un pirmajā gadā mums bija flomasteri, un tad tur bija vāks. Un meitenes startē ārā ik pa pusminūtē. Jā, viena ekipāža. Rīgā ir izmesti 5 kontrolpunkti, kuri viņām bija vienalga kādā secībā jātrāp. Mēs jau Rīgā ir bardaks. Jā. Skaidrs. Okay. Tur ir salikts tā, ka brauciet uz A, B, C, lai izkleist. Tā arī notiek. 300 ekipāži brauc kā grib. Un pēc tam mums tur jāapkalpo pa 10, pa 5, pa 15, bet tā kā
galvenais ir. Šī frāze man patīk. Nē, tas ir kurš seniori, tu jau esi pa tālai šāvis. Bet es gribēju pajautāt par tām pašām ekipāžām, par tām meitenēm. Nu, skaties, viņas daudzās lietās ir azartīskas, iedod viņai kredītkartu un pārēt lielveikalu. Tu redzēsi, cik viņi ir azartīskas. Bet, ne pa visām, protams, daļās mīļās mūsu dārgās, ne pa visām, protams, mēs tā viennozīmīgi runājam, bet šeit gadījumā jautājums par to, cik lielā azartā viņas ieiet tajā sieviešu dienas rallijā, un vai ir tā, ka parādās tur tāds, jau ritīgais sportiskais gars, ka pa visu katru cenu jau grib uzvarēt. Man viņas tā pamierīgo tā. Nē, ir azartais, ir skaisti. Pat azarts ir tad, kad tu netiec vairāk pieteikties rallijām, tad tev sūta tādas, draudu vēstules. Neteiksim par draudu, bet vienkārši fotografija. Reku, es esmu šādā te bikīnī. Ak, Dievs! Kā tu to var izturēt? Es nesaprotu. Pienu jādod viņam Mēs ar draudzeni, redzēs, mēs draudzeni esam vajadzīgi šajā pasākumā. Ir arī tādas bijušas lietas, bet meitenes pienāk pie tās lietas piet nopietni. Tur ir sagatavojušās, tāpēc saku, ka, ja būtu šitāds pasākums džekiem, džekiem ir tā. Jā. Šodien izdomājam, pienāk tā diena, tur ir otrādāk viss, jā. Tur ir otrādāk. Starp citu, man komandu nosaukumu, jā, te dāmu izdoma man vienkārši, tā ir kā ir. Piemēram, piktās vāveres, rozās zebras, trakās lapsenes, čūsku vecenes, klausies, riekstu pavēlnieces. Dievs. Mēs šķērsām pa domu. Normāls nosaukums, ne? Tas ir strūns, apčurātie kosmonauti. Nē, šito nevajadzēja teikt. Tavs skelets manā bulkvāģī, jā, un beidzot, kad vīri jūrā. Godīgi sakot, šie tikai daži nosaukumi, un ja gribat kārtīgi ierēkt, tā vienkārši palasiet paši, jā, garantīgi pozitīvu bliezienu. Tāpēc vērtē arī to komandu nosaukums, vai ne? Vērtē mašīnas nosaukums, jā, tas ir arī īstenībā jāredz, kā tiek dekorētas mašīnas, cik es zinu, jau rinda stāv uz līmēšanu. Mēs arī visi kantori strādā. Visi kantori strādā. Starp kādās, par to tēmu, kādās nominācijās tieši vērtē vispār? Kāds vērtējums? Klases kaut kādas vai tur vecuma grupas? Mašīnas, motori, piemēram, ir nozīme vai nav? Ko vērtē? Nav, viena mašīna gan es, man liekas, ka tādu nebija redzējuši. Šodien Google apskatījos Ford Raptors, ja? Jā, ir tāds. Rītīgs dampis. Ar tādu viņas... Šodien ir pat tāda mašīna, ja? Apžēlojies. Nominācijas ir daudz, ir kā pirmīt smējāmies, ir blondākā ekipāža, ir skaistākie tērpi, ir kontrolpunktu karalienes, kas ātrāk tikai nevis brauks, ja, bet kontrolpunktos uzvedīsies, veiks visus uzdevumus. Tur sponsori mums tur ir, kas dod balvas, un gribam pa lielam arī visas sveikt, jo tie svētki ir tikai dāmām. Un kā tad īsti ir? Vai tikai uzvarētājs tiek apbalvots, vai arī finišā visas dabūna pa kādai tulpai, pa kādai tortas gabalam vai pa kādai šampiglāzai? Tas ir, jā. Protams, mēs finišā šampānietis ir. Visām? Visām. Super. Finiši jau ir tāds, kad vienkārši viens pārsalis kaut kāda zaļā vestē, nevis, vicinās finiša karogu, bet divi džeki smokingos ar tulpītēm sagāja. Es tev teicu, ka aiz muguras spēlē orķestris un viss pārējais. Rallijs viņš ir vairāk kā svētki sievietēm. Nu ko, visas meitenes un dāmas, kuras mūs dzird gan pašas, jā, bet tās, kuras nedzird, lai nekriņķējas. Es ceru, ka jūs, džeki, viņām pastāstīsiet par šo fantastisko pasākumu. Un mēs tiekamies 8. martā BTA Sieviešu dienas rallijā 2013. Paldies, Gati! Paldies jums! Super turies! Lai veicās! Mēs ar jums, mīļie, tiekamies šajā nedēļas nogalē. Starp citu, tiem, kam autokross un folkreis asinīs, tad, protams, ka smiltenē kā gan savādāk. Savukārt 333 Ziemasskalns 5. posms, cik saprotu, laikam arī noslēdzošais posms, robežu trasē Trīniekos. Mēs ar jums atrodamies līdz nākamajai trešdienai. Kad atkal rūksim šeit pat šai vietā. Lai jums labrūts! Ata! Čau!